Sveiki! Laipni lūdzam vēl vienā video, kurā iepazīstinām ar Libralures zīmola mānekļiem. Mani sauc Huberts, un šodien man ir prieks jums parādīt vēl vienu mānekli no Bass sērijas, un tas būs Vatskī. Sāksim! Jūs jau esat redzējuši mūsu YouTube kanālā Fatstick, Bass Krazīt Twisted Worm un Bass Sling Fitness Worm. Tagad ir kārta Vatskī, kas, jāatzīst, ir neparasts māneklis, neticami nenovērtēts starp makšķerniekiem, kuri vēlētos ķert. Iespaidīgus zandartus, asarus, bet galvenokārt foreles. Šeit mums ir Vatskī, kas būtiski atšķiras no iepriekšējiem mānekļiem. Protams, tas ir izgatavots no tā paša materiāla, neticami elastīgs, ar sāls pieaugumu un pievienotu krila aromātu. Tomēr šis māneklis galvenokārt atšķiras ar savu formu. Tas ir 5 kolas, jeb 12,8 cm garš, un šeit jūs redzat tā raksturīgo uzbūvi. Aki tika radīts, kā jau pats nosaukums liecina, lai makšķerētu ar akirigu metodi. Tas ir ar caurvērtu montāžu, pateicoties, kam tas ļoti skaisti saliecas. To jūs tūlīt redzēsiet ūdenī. Tas tiešām ir diezgan liels darbs, ar kuru varam ķert tādas zivis kā asarus, zandartus vai arī iespaidīgus foreļus. Šajā montāžā, par kuru runāju, proti akirigā vai arī vertikālajā makšķerēšanā, tas ir neticami efektīvs. Kad, piemēram, stāvam uz kādu pacēlumu un velkam šo mānekli ar vien tuvāk sev zem laivas. Tas ir neticami efektīvs arī uz strauta forelēm. Bet kā vispār to montēt? Jo te redzam tādu. Lūk, māneklis. Tūlīt arī parādīšu akiriga, bet ir ļoti foršs paņēmiens. Attiecībā uz šo mānekli, ko mēs nevaram izmantot attiecībā uz tām manis iepriekš minētajām gumijām. Te man ir aki, bet šeit jūsu priekšā jau viens aki, taču sadalīts divās montāžās. Parasti šādā iepakojumā ir 8. Aki mānekļi, bet pateicoties šim paņēmienam, mums ir 16 gumijas efektīvai makšķerēšanai. Makšķerēšanai īpaši vietās, kur ir liels makšķernieku spiediens. Zivis jau ir redzējušas katru mānekli, bet tieši šāds paņēmiens ļauj mums tās pārsteigt. Īpaši tad, kad ar šādu mānekli varam piešķirt savu unikālu kustību. Ar savu makšķeri mēs kontrolējam visu, tādējādi piešķirot tam neparastu darbību. Turklāt, piemēram, ar nedritu galviņu šādu gumiju bez problēmām varam novietot uz grunts. Tā izskatās ļoti pievilcīgi, un īpaši rudens ziemas periodā noteikti būs efektīva makšķerēšanā. Bet, lai nepagarinātu, paskatīsimies, kā tas izskatās ūdenī. Jau parādīju to ar nedriku piemēru, bet arī parastā džiga galviņa būs piemērota, jo mēs varam piešķirt šai esmai nedaudz agresīvāku darbību un daudz ātrāk apstrādāt vietas, ja tieši tādā veidā vēlamies makšķerēt. Apskatīsim, kā tas izskatās ūdenī. Bet šo esmu varam arī aprīkot ar offseta āķiem. Kā redzat šeit, izmantojot jigriku piemēru, offseta āķis ļoti labi iederējās šeit. Pateicoties tam, mēs varam makšķerēt pat vismagākajās vietās un paskatīsimies, kā tas būs. Kā tas darbojās ūdenī, jo ticiet man, uz šādu esmu kārdināsies neviens vien plēsējs. Bet, kā pats nosaukums liecina, Vatskī Worm ir ideāla ēsma makšķerēšanai ar Vatskī rig. Šādi mēs aprīkojam ēsmu āķi.
To iespiežam šeit šķērsām pa vidu un pateicoties tam pie pievilkšanas. Tā strādā šādā veidā, bet paskatīsimies, kā tas izskatās ūdenī. Uzticieties man, tas noteikti noderēs, makšķerējot no laivas skaistus asarus vai zandārtus. Kā redzējāt, Fatboy Vatski vorm patiešām ir universāla ēsma ar ļoti interesantu kustību. Jums noteikti pašiem tas jāpamēģina savos makšķerēšanas ūdeņos. Šī ēsma paveiks savu darbu, īpaši tad, kad zivis nebūs aktīvas vai arī meklēs kādu citu risinājumu jūsu izpildījumā. Klausieties, tas arī viss šajā video, kurā jums iepazīstināju ar Fatboy Vatski vormu. Ceru, ka jums patika, jo šī ēsma noteikti nostrādās nevienā vien makšķerēšanas vietā. Dodiet ziņu, ko domājat par šo ēsmas veidu un vai paši jau esat izmantojuši šādus risinājumus. Ja jums nepieciešama vairāk informācijas par mūsu ēsmām, noteikti ieskatieties mūsu mājaslapā www.libralurse.com. Tur papildus pašreizējiem katalogam mums ir arī daži papildinājumi, kurus drīzumā redzēsiet. Pieejams veikalos. Un, ja sekojat mūsu sociālajiem tīkliem, liels paldies! Ja vēl neesi to izdarījis, aicinu sekot man Facebook, Instagram, abonēt šo YouTube kanālu un novērtēt to ar patīk. Un personīgi aicinu arī sekot man TikTok, kur visbiežāk varat mani redzēt pie ūdens ar Libralures mānekļiem. Tur es rādu, cik patiesībā tie ir efektīvi. Uz tikšanos nākamajā materiālā!